Gan jau kāds no skatītājiem, kas brauc uz Kariņu, var ierakstīt arī un domāju, ka piekritīs vaļajā kabīnē. Tas ir, man liekas, rīktīgs mīnus. Jo, zin kā, labi, es piekrītu, ka elektriskam nav aktuāli. Jūs braucat noliktavās, bet dīzeļu Kariņam. Tad... Ir opcijas ar kabīnēm. Šito arī var aprīkot? Šo konkrēto nē, mēs jau vedam ar kabīnēm. Tagad būs novembrī mums liela partija, un kur jau būs arī ar jo es kabīnēm. īsti neredzu pielietojumu dīzeļu Kariņam bez kabīnes. Pareizi tu saki, mums nav tie klimatiskie apstākļi tādi. Nav visu laiku saulīts. Nevarēšu tev atbildēt, ir kas mums klienti ņem. Jo viņš strādā, teiksim, ar dīzeli, strādā ārā angārā. Nu, teiksim, tenta angārā. Okay, jā, tur viņi izmanto. Teiksim, gāzi, tu vari gan strādāt ārā, gan arī iekštelpās. Tev izplūdes gāzes nav tādas kā dīzeļtehnikai. Nu, labi, bet ar dīzeļnieku iekšā strādāt. Ir, kas strādā, vairums dotajā brīdī, tas tāpat kā ar elektromašīnām. Neticēju un tagad sāk ticēt. Ja mēs runājam, teiksim, jau par specializēto noliktavas tehniku, tad skaidrs, tā vienmēr